Es esmu ārste, homeopāte un adaterapeite Anna Kaļķe. Diemžēl gan viena, gan otra infekcija pēdējā laikā kļūst aizvien biežāka, jo inficēto ērču skaits Latvijā pieaug. Un es teiktu, ka cilvēkiem vispirms būtu jāsaprot, kā rīkoties. Ja jūs redzat, ka jums ir piesūkusies ērce, šī ērce būtu jānoņem vai nu, ja ir pieejams kabinets, vai nu infekcijās vai jebkurā poliklinikā, vai nu pašiem ar speciālu pincetīti, kuras ir dabūnamas aptiekā. Ir ļoti svarīgi ērcīti noņemt ļoti delikāti, veselu, nesaspaidot un visu, lai galviņa nepaliek ķermenī. Ko tad šī ērcīte var izsaukt? Šobrīd ir divas galvenās saslimšanas, ar ko mums draud ērces kodums. Tā ir laimas slimība, jeb borelioze, un tas ir ērču encefalīts. Tās ir divas pilnīgi dažādas infekcijas. Ērču encefalīts ir vīrusinfekcija, un kā pret jebkuru vīrusu īsti konkrētas specifiskas terapijas nav, kas attiecās uz simptomātiku. Simptomātika pie ērču encefalīta, diemžēl, ja ērce ir inficēta, pietiek ar dažu minūšu ekspozīciju, respektīvi ar dažu minūšu piesūkšanos, lai pacients kļūtu inficēts. Var būt vieglas gripas simptomi, var nebūt nekādi simptomi, un kaut kur mēneša laikā var attīstīties encefalīts. Kas ir encefalīts? Tas ir muguras un galvas smadzeņu iekaisums. Tas var pāriet kā vieglas, teiksim, es jau minēju, galvas sāpes vai smagākas galvas sāpes, līdz tās var būt smagas paralīzes un dažādi neiroloģiski traucējumi, ļoti smagi. Kas attiecās uz laimas slimību, šeit ērcei ekspozīcijas laiks, tas ir laiks, kamēr ērcei būtu jābūt piesūkušai, būtu līdz 48 stundām, jo šī inficēšanās tik momentāni nenotiek, bet te ir ļoti svarīgi šo ērci izņemt veselu, nesabojājot kukaini, jo arī viņa audu šķidrumi var būt infekciozi. Laimu slimību izsauc baktērija, tā ir Spirocheta borrelia, Burgdorfi, kā pret jebkuru baktēriju, uz viņu iedarbojas antibiotikas. Un parastā tradicionālā klasiskā terapija, ko dod mūsu konvencionālā medicīna, tā ir antibakteriālā terapija. Homeopātijā, protams, ir dažādas pieejas ērču situācijai. Tāpat kā ir dažādas homeopātijas skolas. Ir skolas, kuras uzskata, ka ir jādod konstitucionālais preparāts, un ar to pietiks. Ir skolas, kuras uzskata, un pie kuras es arī pieturēšos pie šiem uzskatiem, kad ir jādod divi preparāti, tur ir vesela schēma. Ir tāds preparāts ledum, kur mēs dodam vispirms zemāku potenci, pēc 2 nedēļām mēs dodam augstāku potenci, un beidzam ar borēlijas nozodi. Jo no borēlijas jau homeopātijā ir izveidots preparāts borēlijas nozode, kas attiecās uz ērču encefalītu, tad te viena no galvenajām zālēm ir gelsēmium. Un arī to, protams, pietiekami ilgu laiku, kas attiecās uz biežumu un devām, tas ir individuāli. Ja tas ir mazs bērniņš, tad tās ir vienas devas vienā ritmā. Ja tas ir pieaudzis cilvēks, tas ir cits ritms un cita koncentrācija preparāta. Un arī no pacienta vispārējā stāvokļa, no viņa imunitātes, no tā, vai viņš slimo pie katra vēja pūtiena, vai viņš slimo reizi 3 gados. Tas viss ir jāņem vērā.